Nu, tu netiksi pie savu kārotā kontentu. Tāda attieksme, ka tu man nevar atbalstīt. Tu nāc te, bet tu man nemet neko. What the fuck, čo? Nu, čari, pagaidi, visu tā ir. Arī aizejot uz veikalu, tu taču arī sākumā nopērc un tad lieto produktu, nevis aizdej uz veikalu, apēd veikalā un tad samaksā. To, ka tu esi lielākais apsmieklis no visiem apsmiekliem šajā valstī. Ok, zināsim to. Man nav tas jāzina. Zinu, ka tu esi lielākais apsmieklis šajā valstī. Nu, jā, te jau ir zemākais IQ līmenis. Man tas nav jāzina. Ka tev ir tāds IQ līmenis. Es saprotu, kāpēc jūs nākat pie manī? Bet vienkārši savu stūbumu parādīt vai kas? Kāpēc jūs nevarat uzspiest unsubscribe un neskatīties man? Ejiet savu stūbumu parādīt kādam citam streamerim. Kāpēc jūs tur baidaties savu stūbumu parādīt? Ejiet savu stūbumu parādīt saviem stūbiem radiniekiem. Būsim, jā, ierēktu pat tevīm, čali, un pat tavu beigto māti, Arks. Noskaidrojam. Pirmās vietas ieguvējs, otrās arī trešās, bet tas jautājums, kurš tad ir labākais? Mēs pat tevīm visi ierēcam. Tas mainās, bet krietni ilgāk. Pēc tam varētu atspādīt tevi, tavu māti, tavu tēvu un ierēkt pēc tam pat tevīm. Tu esi mēsaks, man nav tas jāzina to, ka tu esi dzīves mēsaks ar beigtu mūteli. Man nav tas jāzina. Zina, ka tu sevi tā konstatē. Tu pa sevi vai pa savu māti tā saki? Domāju, ieiet fake accountu, tu te paliksi? Nē, nepaliksi Dauni. Vēlreiz rakstīt pēc Anbana. Nu jā, mēs tējiem iesmējām, čau, ka tavu māte tika izolot morgā gan no visas LV izrases. Visa LV izrases izoloja tavu māti morgā. Pirms katras spēles. Kam tev būs insults, man nav tas jāzina. Tev būs insults kā tavai stūbējai mātei. Te, kuru pēc tam paņēma un drāza morgā katru dienu čau.
Paldies!